Brauktuvju daļu šķērsošana pa Kuģu ielu, viesnīca Radisona rajonā. Piebraucot pie Kuģu ielas, no Mūkusalas ielas puses nepieciešams pievērst uzmanību uz zīmēm, kuras uzstādītas pirms krustojuma. Automašīnas, kuras veic kreiso pagriezienu krustojumā, mūsu kustības trajektorija nesaskarās, bet automašīnām, kuras veic apgriešanos krustojumā, ceļš nav jādod. Tādēļ, ka viņiem, kā arī mums, uzstādīta zīme dot ceļu. Un tas nozīmē, ka pie labā pagrieziena priekšroka ir mums. Tāpēc uzdevums mazliet atvieglojās, tā kā tas atļauj sakoncentrēties tikai uz vienu virzienu, uz automašīnām, kuras brauc no Akmens tilta. Bet patiesībā šajā situācijā nepieciešams būt ļoti uzmanīgiem, tā kā ceļš no tā virziena sadalās divās daļās. Un gadās, ka ir ļoti grūti noteikt, pa kuru joslu automašīna no Akmens tilta turpina savu kustību. Pat ieslēgts labā pagrieziena rādītāja virziens nevienmēr padara skaidru situāciju, bet arī dažreiz var mūs maldināt. Tas notiek dēļ tā, ka vadītājs veicot labo pagriezienu no tilta, diezgan bieži aizmirst laicīgi viņu izslēgt. Veicot labo pagriezienu, es ieteiktu uzreiz ieņemt kreiso joslu braukšanai. Tāds manevrs nav pretrunā ar ceļa satiksmes noteikumiem, bet mums atļauj izvairīties no liekas pārkārtošanās. Lieta tāda, ka eksāmena laikā šajā vietā ļoti bieži kursantam piedāvā veikt apgriešanās manevru. Pat ja šādas komandas nebūs, tad tāpat labā josla uz šīs brauktuves daļas drīz vien beidzās. Un nav nekādas jēgas braukt labā joslā, bet pēc tam uzreiz pārkārtoties uz kreiso. Tā kā ir gājēji pārēji šajā ceļa posmā, tas ierobežo attālumu manevra veikšanai, īpaši pie intensīvas kustības. Vēl vairāk var sagādāt grūtības šāda nevajadzīga pārkārtošanās. Apgriešanās manevru šajā vietā var veikt kā pa tuvo trajektoriju, tā arī pa tālo. Bet ja saulaicīgi zināms turpmākais kustības virziens, tad kā iepriekšējā gadījumā labāk uzreiz ieņemt nepieciešamo braukšanas joslu. Pašas lielākās grūtības šajā vietā sagādā kreisais pagrieziens no Kuģu ielas virzienā uz Mūkusalas ielas. Kaut gan grūtības šeit vairāk ir psiholoģiska rakstura. Paradums veikt kreiso pagriezienu no kreisās malējās joslas var nospēlēt šajā vietā ļaunu joku. Pirms krustojuma šeit stāv norādījuma zīme, dēļ kuras kreiso pagriezienu jāveic no labās joslas, bet apgriešanās no kreisās malējās. Un tas vēl nav viss. Redzamība šajā vietā ir ļoti ierobežota. Un, lai veiktu šo manevru, mums nepieciešams vispirms izvēlēties pareizo ātrumu. Vispiemērotākā šajā vietā, kā man šķiet, būs pirmais pārnesums. Un atkal nepieciešams uzmanīgi izsekot, pa kādu joslu turpina braukt mašīnas, kuras brauc no Akmens tilta. Bet kādreiz negaidītu un ļoti nepatīkamu pārsteigumu var pasniegt automašīna, kura izbrauc no blakus teritorijas, kura pēkšņi parādās tuvumā no mums. Pēc kreisā pagrieziena veikšanas mēs tuvojamies nākošajam krustojumam, kur ceļi satiekās zem asa leņķa. Tas nozīmē, ka dodot ceļu, automašīnai braucošai no Akmens tilta nepieciešams noteiktā kārtībā šajā vietā pārskatīt aklo zonu. Uz to arī pagaidām viss. Novēlu veiksmīgi iemācīties izbraukt šo un citus grūtos krustojumus pilsētā Rīga.